Pirms 4 gadiem Dobelē atkal sāka ražot makaronus, bet šodien līdzās izveidot arī pārslu ražotni. Pēdējo 6 gadu laikā uzņēmumā Dobeles dzirnavnieks šis ir jau 8. īstenotais investīciju projekts. Vienā stundā šeit tiek saražots 2 tonnas dažādu graudaugu pārslu produktu. Mēs plānojam, ka no kopējā saražotā apjoma 70% ceļos ārpus Latvijas, tātad uz eksporta valstīm. Tā kā, principā, mājas tirgu mēs plānojam, ka paliks aptuveni 30% no saražotā. Ar mājas tirgu uzņēmumu vadītājs domā visas Baltijas valstis, bet graudaugi gan tikšot iepirkt no vietējiem Latvijas zemniekiem. Izņēmums varētu būt vien neražas gads. Par to visvairāk gandarīti ir tie graudaudzētāji, kur lauki nav piemēroti kviešu audzēšanai. Jo mums ir nelabvēlīgais apvidus skaitās tajā vietā, taisni Bārbels puse, kur ir, un tur ir tik švakas zemes, kad izņemot auzus un rudus, tur nekas pārējais negrib augt. Tāpēc jāmēģina mēģināt mācīties audzināt auzus, skatīsimies. Iespēju vismaz ikur nodot. 6 gadu laikā uzņēmums attīstībā investējis 55 miljonus eiro, un katra jauna ražotne palielina arī darbinieku skaitu. Pašreiz šeit darbvietas raduši 245 iedzīvotāji, kas ir par 90 vairāk nekā 2010. gadā. 7 jaunas darbvietas devusi arī pārslu ražotni. Dobeles dzirnavnieks ir tas piemērs, kurš no sēna mums labi zināma uzņēmuma ir izaudzis un izgājis visas šīs attīstības fāzes, kas ir svarīgas, lai uzņēmums ietu līdzi laikam. Jā, Dobeles dzirnavnieks īpašnieki ir no Igaunijas, bet tas, protams, pierāda to, cik šī sinerģija ir veiksmīga. Jaunā ražošanas līnija ļaus palielināt graudaugu pārstrādes apjomu par apmēram 10%, sasniedzot 220 000 tonu gadā. Pārslu ražotnes izveide izmaksājusi 6,4 miljonus eiro, no kuriem daļa ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.